Es esmu izsoļu namā. Jāsameklē, man ir smagais kaut kāds. Dīvainā kārtā viņš ir vispār šī gada. Tā kā jauns gandrīz vai. Atrodos es Floridā. Ir 16. februāris. Un krava ies uz Teksasu. Diezgan tāda haotiska izsoļu māja. Šausmīgi ilgi vajadzēja gaidīt, kamēr viņi tur kaut ko saraksta. Bezsakars. 6337 man jau. Šis arī būs. Nu jā, jauns. Nu jā, pilnīgi nulīti. Uz segliem nav pat smēra, vēl bijusi uzziest. Nosolīts par 206 000. Kur viņam varētu būt kaut kāds šasīs numurs. Tur jau ir atslēgas. 875 jūdzes. Kur tu skrien? Nu jā, augšējā grupa atstāt ieslēgt. Es domāju, kur tu grūti uzsākt? Kā es tieku atpakaļ uz tā laukumu, kur man smagais interesanti zināt? Pa turien braukšu. Kā jauns auto. Man kāds tādi iedot? Es jau zinātu, kas ir tādi jādara. Liktu lietā. Nu, redzamība viņā tā kā kuģī. Tas ir nekāda. Tīri aptuveni saprot, kur viņš atrodas. Labāk, lai neviens pa kājām negadās. Tieši tā sajūta arī ir. Pennsylvania, nice. Skaistulis. Trīs bloķi. Labs aparāts. Uzmuļļāts ir uz piekabas. Jātinās prom no šā putekļa laukuma. Piesiets ir. Karsts paliek. Jādod grīdā. Piestāju benzīntankā, jāielej degvielu mazliet, lai var tikt līdz Luizijānai,
Floridā diezgan padārga degviela, 4,40 pa galonu. Es sagribējās, uztaisīju sev ātrās pusdienas. Paņēmu rīsu, to maisiņu, kur iekšā rīsi gatavi, bet vieni paši viņi ir diezgan negaršīgi. Samet iekšā visu kaut ko. Majonēzi, sinepes, šādu te vinegaru, balzamika vinegaru, kaut kāds balzāmiskais etiķis, mozzarellu, smalcinātas mandeles, kaut kādas nezāles nopirku. Normāls bizness, aizēju pļavā salas, kaut kādas pieneņu lapas, ieliec kastītē un pa kaut kādiem tur pāris dolāriem var pārdot tomāti, mazliet tas vegetable stock. Kaut ko vēl es tur liku. Tā majonēze man ir. Nu jā, majonēze vēl pieliku. Un kaut kādas tur vistas chicken wingus. Un tad jau tie rīsi pēc kaut kā garšo. Tad jau ir garšīgi diezgan tāds veidojums. Nopirku arī airfryeri, bet nu es jau jūtu, ka es viņu baigi rēti izmantošu, jo tas prasa tomēr baigi laiku. Laika piestāt un paēst ir tik, cik viņi ir. Tas viss jādabū gatavs pa 5 minūtēm. Nu, lūk, 5 minūšu šķīvis mikrinē pasildīt. Vistu ar tiem rīsiem gatavs. Šis ir mans žurnāls, kuram ir ticis ūdens virsū un cita netīruma, bet tas pilnīgi lietas būtību nemaina. Te es pierakstu nobraukumu, kur es ko darīju, kas tas ir Reddick, Floridā. Fueling. Tad vieglāk atskaites rakstīt. Un dodam grīdā pa 75. Interstate uz ziemeļiem. Un tad pa 10. uz rietumiem. Alabama, Mississippi, Louisiana un Texas. Turpat vien arī būs. Starp citu, šorīt braucu uz iekraušanās vietu Floridā. Un tā iekraušanās vieta ir praktiski blakus tai vietai, kur bija autoskola, kurā es mācījos. Es smagā tiesības kārtoju. Un 2 gadus atpakaļ es tur braucu, arī agrā rītā braucu pa tiem pašiem meža celiņiem, pa kuriem šorīt es braucu. Toreiz es vēl nenojautu, kas vispār būs, kā viss iegrozīsies. Šorīt braucu jau ar smago mašīnu pa visiem tiem pašiem meža celiņiem cauri džungļiem. Tur jau Floridas iekšēnē viss jau diezgan aizaudzis. Esmu atbraucis līdz turienē, līdz kurienē bija ieplānojis tikt. Te ir TA benzīntanks Slidell, Louisiana. Laika arī vairs nav palicis necik. 10 minūtes. Braucies esmu godam pāri, palika kaut kādas minūtes 9 varbūt. Tā kā jāmeklē, kur šeit palikt. Te nav pārāk liela tā stāvvieta, un viņa visdrīzāk būs pilna, bet varianti jau nav. Stāvvieta te nav pārāk liela, līdz ar to viņa vienmēr ir pilna. Skatīsies, kas tur sanāks. Līdz galam palika vairs tikai 380 kaut kādas jūdzes. Līdz ar to rītdien vienā stiepienā vajadzētu mēģināt aizbraukt. Nu jā, brīvas palikušas tikai maksas vietas. Maksāt negribās baigi. Ko lai dara? Labi, pariņķos varbūt kaut kas atradīsies.
10 stundu pauze ir pagājusi. Zaļā svītriņa rāda, kur ir pauzes beigas, un te jau uzspiež recap. Te arī rakstīts shift restart 0 minūtes. Līdz ar to spiežam on duty, liekam PTI. Un spiežam saglabāt. Tagad kaut kāds minūtes 10 jāpārbauda, vai krāviniekam viss ir kārtībā. Tad, kad taisa PTI, jeb pre-trip inspection, tad jāpārbauda praktiski viss smagais. Nenormāli daudz lietas. Protams, tas no katra šofera atkarīgs, cik daudz viņš katru rītu skatās, vai viņš vispār kaut ko paskatās. Ir arī tādi, kas neko neskatās, iedarbina un aizbrauc. Bet pats minimums ir riepas un lukturi. Var saprast, vai viņas ir cietas. Tagad viņas ir augstas, viņas tā bišķiņas skan dīvaini. Lukturi jāpaskatās, ķēdes jāpaskatās. Paskrēju garām, kamēr izklaidējos ar kamerām. Labenieks. Šitās jaunas, viņas citādāk skan. Protektors vēl pārāk biezs. Tur viss labi. Sprādzes. Domāju, ka būs labi. Ar 10 minūtēm vajadzētu pietikt. Spiežam DVIR. Man nomainījās piekabe, kaut kādiem iemeslu pēc viņš vēl veco grib saglabāt. Es paliku pa nakti tieši pie uzraksta rezervti, kas nozīmē, ka maksas stāvvieta. Bet es nesamaksāju. Lieciet roku caužus. Es ne tikai nesamaksāju pa stāvvietu, es arī ārā braukšu pa ieeju. Luiziāna ir štats ar visvairāk nokrišņiem starp visiem štatiem. Jāiet uz apmales brauc virsū. Kā es tā nomudījos.
viss kārtībā. Luiziāna ir štats ar visvairāk nokrišņiem. Un nē, tā nav Florida. Un nē, tas nav Havaji vai kaut kas tāds. Luiziāna. Šī diena par to tikai liecina, jo ir lietains, vējains un drēgns februāra rīts. Luiziāna ir arī viens no 2 štatiem, kuros nav apgabali ar nosaukumu county. Jo visos pārējos štatos ir county. Tas ir tā kā pagasts. Luiziāna ir viens no štatiem, kuros ir parish, nevis counties. Otrs štats ir Aļaska. Pilnīgi. Tālos ziemeļos atrodās. Sasniegta pilsēta Nacogdoches, Teksasā, kur man jāveic piegāde. Izskatās pēc kaut kādas kokzāģētavas vai kaut kas tāds. Tā jau vadās dēļus vai baļķus ar to vilcēju visdrīzāk. Labi, ka var sestdienā piegādāt to kravu. Praktiski esmu jau klāt. Šī būs īstā vieta. Nu jā, re, kur ir piekabē, puspiekabes priekš vilcējiem ar skavām, lai vadātu kokus. Griezīs iekšā. Minūtes 40 aizņēma šī kraušanās. Tas ir ar visu to, ka es jau tur gāju, kur tas pikaps, domāju, kāds ofisā varbūt sēž, kādu atradīšu, bet tur neviena nebija. Kamēr es sazvanīju klientu, nevarējām tur saprast viens otru, zona kādam no mums nebija, kamēr viņš atzvanīja. Kamēr es tur visu noskaidroju, ko ar papīriem darīt, ka nav kas paraksta. Nu, var sakot, pilnīgi nesteidzīgā sulī aizņem 40 minūtes izkrauties. Un, principā, braukšu uz Truckstopu tagad. Jo esmu izcelts vairāk kā 6 stundas bez pārtraukuma nobraucu. Uz beigām jau gribējās ēst, bet nodomāju, nu labi, palikusi tur stundiņu līdz galam. Jānobeidz šī lieta. Uzkurbulēju dziesmā savējo airfryeri.
ieliku šādu te kartupeļu un piparu un kaut kas tur vēl sīpolu maisījumu. Eksperiments tīri, nezinu, kā tas viss garšos. Nu, lūk, te gatavs. Uzsildīju arī fritētu vistu. Kaut kā tā apmēram jāmēģina pagaršot. Kartupeļi galīgi nebija garšīgi, vairāk tādas nepirkšu. Tā kā jānopērk kaut kas garšīgs. Kamēr darīt nekā nav ko, varu pastāstīt par savu piekabi. Man ir cita piekabe. Ir praktiski tāda pati, tikai bišķiņ savādāk. Tas pats ražotājs. Tā pati mehāniskā gūsneka atdalīšana. Nav ne hidraulikas, ne pneimatikas, kas asistētu. Viss tie ir tāpat kā vecajai. Tikai divi varianti augstumam. Un pa lielam viss ir tāpat. Nekur vienu vārstu jau nomainīju, viņš sāka šņākt. Savienojuma vieta, te kaut kur korpusā kaut kāda plaisa, vai tas bija izveidojies. Un viņš sāka šņākt. $70 man noplēsa pa to vārstu. Es šokā, es biju domājis, ka 30 viņš maksās. Tas krāns. Viņai ir alumīnija šīs te platformas. Gan šī, gan tā aizmugurē ir alumīnija. Un zemā grīda ir garāka. Tad kopējais garums viņai ir garāks kā vecajai. Braukt ir vēl mazliet grūtāk līkumos, jo, protams, ka tilti nestūrē un tā. Un viņi ir arī pa kaut kur pa tonu smagāk, gandrīz pa tonu. Kaut kāda iemesla dēļ. It kā viņa drusciņi tikai garāka, bet vai tur tona klāt nāk dīvaini. Nu, viņai te ir diezgan deformēts tas. Tā platforma te, tur kaut kas ir trāpījis smags un tam līdzīgi, bet tas funkcionalitāti baigi nemaina, tikai skatu. Vēl viņai bija 3. tilts. Šeit āķējas klāt 3. tilts. Mēs viņu noņēmām. It kā priekšnieks viņu pārdot taisās. Nav mums viņa īsti vajadzīga. Ar to 3. tiltu varētu braukt, vest smagsvarus visādus, bet tā ir bišķiņa cita tēma. Tur vajag nopietnāku smago, tur vajag tai lietai nopietnāk pieiet, tur pilnīgi visas kravas būtu ar smagsvaru atļauju un tam līdzīgi. To var darīt, tas būtu interesanti priekš manis, bet tas nav tas, kā mēs esam iestrādājušies un paliksim pie tāda paša vecā setupa, 5 asis un tam līdzīgi. Tad ir viņai, šeit viņai ir tādi 3 stūrīši, atverās. Var atvērt visā garumā tos plauktiņus, uzlikt dēļus virsū. Līdz ar to var vest platākas kravas, ko es nevarēju ar iepriekšējo piekabi vest, jo tur bija atvilknītes tādas alumīnija. Šeit izbīdās. Tās pat īstenībā ir labākas, viņas daudz funkcionālākas, drošākas un daudz platāk var izbīdīt, bet viņas nevarēja izvilkt. Viņas bija alumīnijas ar dzelzi kopā, kas saaugt, tad nekas vairs tos nevar atdalīt. Tāda kaut kāda piekaba, viņa ir daudz labākā stāvoklī, daudz vieglāk strādāt. Ļoti, ļoti vienkārša. Kā jau es teicu, mehāniski tā gūsneka atdalīšana. Manā gadījumā tas neko vispār nemaina. Jo es lielāko laika daļu braucu. Es iekrāju kravu, 2 dienas braucu, 3, 4. Kāda man nozīme, vai es to gūsneku atdalu pa 2 minūtēm vai pa 4 minūtēm. Nozīme nekāda tam nav. Līdz ar to, jo mazāk svars piekabēji, jo labāk. Jo jebkur papildu agregāts, hidraulika, viss tas cilindri tur
Tas viss, protams, kā vēl paņem nost no kravnesības svaru. Aizmirst pašu galveno pateikt, viņai te ir grīdā caurums. Tas ir baigi ērti. Tur ir siets iekšā, redzat. Tur var samest visas netīrās lietas, visādus klucīšus, visu kaut ko ķēdes, bainderus var samest iekšā. Jo man te instrumentu kastē tur nebija vietas tam visam. Tagad visas tās netīrās lietas var te glabāt. Te es ieklāju tādus paklājiņus vecus, gumijas, jo ātri vien es sapratu, ja samet tās ķēdes te iekšā tajās šahtās, tad viņas pa tām spraugām izlien ārā un velkās pa zemi. Tur droši vien dzirkstauši šķīst aizmugurē, gan jau visi brauc un smējās. Tāpēc tur ieklāju tādus gumijas paklājiņus vecus, lai aizverās visas spraugas. Un tad var vadāt tur visas netīrās lietas. Esmu atbraucis uz Houstonas apkārtni, uz iekraušanos. Un vajadzīga ir lidosta George Bush Intercontinental Airport, kur ceļzīmē rakstīts. Es arī uz skrējceļu taisos braukt. Labs. Var sakot, es te pa minūtēm 13 iekrāvos, te viena pēc otras tās lidmašīnas sēžās. Tur griežās riņķī. Nezinu, vai var redzēt. Līkločo jāved ir uz El Paso, un viņi grib rītdien viņu jau saņemt. Tas nozīmē, šodien braukšu visu nakti, pēc iespējas pa maksimumu, lai nobrauktu. Divas parastas kastes tādas savācu. Principā jādodas ceļā. Interesants lodziņš, ne? Es pat nezinu īstenībā, kas tas ir. Nākošā diena esmu atbraucis līdz El Paso. Baigās milšu migli priekšā. Smuki īstenībā. Tur tālāk uz priekšu ir El Paso, pilsētas centrs, vēl kādu gabaliņu uz priekšu. Savukārt tur Meksika ir. Kāda avārija vai kas, te kaut ko baigi sabremzējušies visi. Te jau numurzīme Meksikas, Chihuahua. Protams, ka angliski te neviens nerunā. Atvedu es viņam tās kastes. Tur jau gaidīja mani smagais ar Meksikas numuriem, kurš domāts bija, ka vedīs uz to Chihuahua tālāk tās kastes. Bet viņam flatbed piekabe, kas ir 1,50 m augstums. Kastē augstums 2,80 m. Summā, cik tas ir? 4,30 kaut kas tāds, nu bišķi tā kā pa augstu. Viņi tur mērīja, ņēmās, grozīja galvu. Laikam, ka nevedīs, nezinu, bet nu, es savu daļu izdarīju, kastes ir pie viņiem, lai jau tiek skaidrībā. Tagad man baigi gribētos ēst, bet te viss vēl ir cieta. Kaut kādi vēlē darba laiki te visiem food truckiem un visiem meksikāņu restorāniem. Te jau, ka jau uz El Paso atbrauc, tad jau ir obligāti prasība apēst kaut kādus tako. Es labprāt tagad neatteiktos, bet laikam jāpagaida. Atbrauc es tomēr uz truckstopu. Jau kartē atradu, ka te ir pāris vietas ar indiešu. Piekabīt, smaržo pa visu ielu, tas viņu ēdiens. Lai pilnīgi sagribējās. Un te ir vēl viena būdiņa, briesmīga. No tiem meksikāņu ēdieniem ir tā jābūt pēc iespējas briesmīgākai tai būdiņai. Un PVD dienestam pēc iespējas tālāk no šejienes ir jābūt. Tad viņš ikā vajag tas tā kaut garšo tā, kā viņam ir jābūt. Ies skatīties. Vai, kur ir vaļā.
Nu, tur iekšā tā kā oda pēc vaska drāns un slāpja suņa. Bet tas viss piedar pie lietas. Tā jābūt. Ēdiens bija baigi labais. Gaļa bija vienkārši nereāli garšīga. Vienīgais iebildums man ir tas, ka viņš man iedeva laimu, ko uzspiest virsū uz tiem tako. Bet viņš bija tik izkalts, ka es nevienu pilīt nevarēju izspiest no viņa. Smieklīgi, bet kopumā ļoti garšīgi bija, tiešām. Baigi labi. Ko es varu vērot apkārt, noteikti nav turīga, bet ir diezgan sakopta. Nekādi atkritumi nemētājās, visi savās vietās, bet baigi daudzām mājām tomēr ir restes uz logiem. Nu, varbūt nav daudzām, bet ir rekur māja apbruņot ar restēm. Gan jau, ka ir kaut kāda tāda nu, tā kā bīstama pilsēta. Bet kopumā ļoti kārtīgi te ir. Braucu pakaļ nākamajai kravai uz Las Cruces. Reka augšā zīmes jāskatās, jo reka pa nepareizo izēju aizbrauc uz Meksiku, piemēram, tur var aizbraukt. Tātad no El Paso braucu uz Las Cruces, New Mexico, un vedīšu uz Albuquerque, New Mexico. Tāds super īsais pārbrauciens, nezinu, tur 200-300 jūdzes kaut kādas, kopā ar tukšajām. Diezgan neizdevīgi man tik īsas kravas vest, bet labāk tā nekā, jo nekā cita īsti nebija uz doto brīdi. Pajaujos uz dispečeru, viņš strādā izcili labi. Aizvedīšu šodien to īso kravu un rīt, cerams, būs kaut kas jau garāks. Un tie ir štati. Tas ir El Paso centrs ar augstceltnēm dažām. Te aiz loga Meksikas iedzīvotāji. Mājiņas tādas tā kā mazākas kā Amerikā. Bet, ja godīgi, es droši vien atšķirību nevarētu atrast. Pateikt, es nevarētu atšķirību droši vien. Baigi interesanti. Nu, šī krava nav gluži priekš šīs piekabes. Es jau braucu uz šejienu un zināju, ka būs problēmas. Bet kaut kā mēs viņas dabujām virsū. Baigi uzmanīgi. Jo tas piekabes rāmis tajā vietā ir augstāk. Riteņi tam forkliftam nav vienā rindā. Nu, labi, šim ir uz vienas asas, bet šiem nav. Tie mazie ritenīši ir ciešāk uz iekšpusi. Un tad tur jāpārbīd, tur pabrauc uz priekšu, tur pabīdi tos klucīšus. Nu, čakars, vēl pēc tam man grīdā caurums ir viegli iebraukt ir caurumā ar riteni. Šis ritens jau gandrīz nokāpa nost, bet te nebija variantu, jo šī te dakša iesprūdus ir, viņi nekustās šī te. Hidrauliski bīdās tikai šī, un tā nestrādā. Un vajadzēja to dakšu vai nu kaut kā iekšā dabūt, vai nu ārā. Nu, kaut kā ārā mēs viņu tur dabujām. Un līdz ar to tas viens ritens tur uz pašas maliņas sēž. Un viņš tas forklifts, viņš jau nevelk, kas polē riteņi. Viņam šis te pakāpiens ir pa grūtu uzkāpt šo te daļu. Tā viņi man no aizmugurs stūma citu to forkliftu. Nu, var sakot, iesvīdām, bet dabūjām virsū. Nu, smieklīgs skats, bet tā var. Bez steigas čunčinu uz Albuquerque, saulīt norietēja. Noteikti ir pieminēšanas vērts te apdzīvots vietas nosaukums, tūlīt tās būs izeja, rekur zaļā zīme priekšā. Tas ir ko vērts.
nosaukums ir Truth or Consequences. Patiesība vai sekas. Tas ir pilsētas nosaukums bez jokiem. Laikam manā topā tā ir visdīvainākā pilsētas nosaukums. Visdīvainākais uzreiz aiz. Otrajā vietā varētu būt Corpus Christi, Teksasā, bet šis noteikti ir ļoti dīvains nosaukums. Nesteidzīgā solī esmu atnācis līdz Albuquerquei. Sveiciens visiem Breaking Bad faniem. Ļoti populārs seriāls, kurš norisinājās šajā pilsētā. Neliels ceļojums laikā, es esmu atkal Albuquerque, tikai kaut kāds 2 nedēļas vēlāk. Man šeit bija brīva diena, un es nolēmu apmeklēt dažas vēsturiskās vietas, ikoniskās no seriāla Breaking Bad. Māja, kurā dzīvoja galvenais varonis, un ātrās ēdināšanas iestādi, kas piederēja vienam no varoņiem seriālā. Tas ir labākais seriāls, kāds jebkad ir uzfilmēts. Netaisos ar nevienu par to diskutēt. Varat pietaupīt burtus, ja jūs man nepiekrītat manis pēc. Šī ir Walter White māja. Un tur sēž kundzīte, kur ir iebis visi turisti, bet viņi tur sēž caurām dienām un ar visiem lamājās. Es jau to internetā izlasīju, viņi noteikti man arī pasūtīs tūlīt 3 mājas tālāk. Burtiskā nozīmē. Tuvāk es neiešu. Baigie konus, baigās zīmes, tas saliktas, lai netraucē mieru. Man liekas, viņi tēlo. Tas ir kaut kāda tā kā tēlošana, ka viņi ir ievesti turisti. Lai ir ar ko palamāties. Citādi, ka viņi tur nesēdētu caurām dienām. Viņi tur sēž katru dienu, it kā pat naktīs dzirdēts. Un tāda sēta seriālā nebija. Izskatās kā kaut kāds crime scene nožogots ar ķēdēm, konusiem, zīmēm. Šajā mājā dzīvoja Walters White ar savu sievu, Skyleru White un savu dēlu. Kaut kādā 2. sezonā viņiem piedzima vēl viens bērns. Nu, ko es esmu atbraucis uz vēl vienu ikonisku vietu. Šī ir ātrās ēdināšanas iestāde ar nosaukumu Twisters, bet seriālā Breaking Bad šī vieta piederēja tur lielam narkobaronam Gus Fring, un šo vietu sauca Los Pollos Hermanos, kur viņi deva fritātu vistu. Iesim iečakot, kā tur iekšā izskatās. Cuarto pollo por acá. Oye, ¿qué te orden? Este es medio. Sir, enjoy your meal. Thank you. Gentlemen, is everything to your satisfaction? Fine, thanks. This is nothing but an ankle grab.
you can order? Yeah. Oh, can I have the machacha burrito? Machaca burrito? Yeah, that one. Breakfast or lunch? Lunch. Anything else? That's all. $8.70. Okay. Lai dabūtu bezmaksas dušu, vajag iepildīt 60 galonus. Virs 60 īstenībā. Ja nē, duša diezgan dārga, kaut kāds $17 maksā. Protams, ka negribās maksāt $17, ja pa brīvu var dabūt. Tā īsti degvielu nevajag, bet 60 es iespiedīšu. Nākušais rīts. Saule ir uzaususi. Ļoti skaisti. Kā jau daudzas ASV pilsētas atrodas ielējā. Arī Albuquerque atrodas kalnu pakājē. Šorīt atvēru acis un uzreiz atnāca īsziņa ar nākamo kravu tepat no New Mexico uz Kansas. Tā kā viss notiek raiti pagaidām. Ļoti labi, ļoti labi. Galvenais neiebraukt tajā savā šahtā. Tas ir dakšs. Tas kā tur izskatās. Zini, pat baigi labi izskatās pagaidām. Tā arī braukšu. Nu, krāmējām virsū mēs daudz ilgāk viņas. Daudz ilgāk. Opā, kā skrien. Opā. Ko? Krīt nos mazliet. Tagad, nezinu, vai rokas brēmas noturēs. Noturēs. Šis te vajadzētu, šo klucu vajadzētu pabīdīt uz āru. Un šito arī atšķēli. Opā! Vai cik maigi. Jāpabīd. Ui. Drošs paliek nedrošs. Un tā. Tā pusē labi ir. Šeit būs labi. Nu tā, mēs čakarējāmies tikai otrā virzienā un ritenīšas spolē. Un, kad nospolē, tad viss tur nobīdās. Nav vairs pretī. No aizmugurs stumja citu kāriņu. Tā ir. Nolikšu blakus tam.
liks. Vienkārši domā, kur viņas grib likt. Tā. Un vēl viens. Visi trīs ir nost, ļoti ātri, bez specefektiem. Viss sanāca gludi. Šīs te rampiņas es pats uznagloju. Es jau zināju, ka viņas kādu dienu noderēs. Šī bija tā diena, kad bez viņām es nezinu, kā es viņas būtu sakrāvis. Jāvāc viss kopā un jāskrien uz iekraušanās. Bet galvenais nemīs, eņģeļi debesīs man rāda zīmes, lai es eju visu pa dzīvi, bez paremzēm, tālāk paliek švīkas. Divi, sporta krušturī, ja es zinu, kas man lecīgi, bet es strīdos tikai, ja par to varu izrakstīt kaut kādu rēķinu. Un maš dividends, ja es pats savu uzņēmumu diriģente, jo kas neriskē, tas nevinē dīls. Lači ar augņu pie Eminema džimā, a ko man darīt, ja nerīmē man karjera ģimene? Jo es esmu tirāns un es negribu zidīt bērnus, es negribu panākumus lēni, es gribu tieši tagad un tūlīt. Tur man pildspalvu, kuras varu parakstīties, uz krustelēm pusnaktī darīts, jā, galvenais meitenīt nemīz. Galvenais meitenīt nemīz. Galvenais meitenīt nemīz. Man tas karuselis griezties acis vienlaicīgi lietās pāris neliekas man vietā prātis, tāt vēl vientulības sākas vietas mīties tā. Vienmēr var dīdien sākt, man nav vairs interesanti, nevajag augstāk bīties kā mīties karuselis griezties acis vienlaicīgi lietās pāris neliekas man vietā prātis, tāt vēl vientulības sākas vietas mīties tā. Vienmēr var dīdien sākt, man nav vairs interesanti, nevajag augstāk bīties.